Šis ir 5. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4 5LV Domnīcā. Kā jau sākumā solīju, šodien raidījums Es varu būt premjerministrs. Man ēterā pievienojas Aidis Tomsons, žurnālists Latvijas radio Kruspunktā. Sveicināti! Čau. Tātad raidījums notiek sadarbībā ar žurnālu Ir, portālu Delfi un jaunatni darbībā. Šodien arī varat droši balsot. Varat meklēt jau tagad Twitter kontos 5LV Domnīca un arī premjerministrs visas saites nodrošināts, lai varat skatīties un saprast, kas mums šodien atnākuši. Bet varbūt par to, kas mums atnākuši, lai Aidis pastāst. Jā. Man vēl jāatgādina, kur balsot arī visus tos Facebooks, Twitters un tam līdzīgi. Pamēģina varbūt, par slikti nenāks. Droši vien jāatgādina vēlreiz, tātad mēs esam vienu dalībnieku pazaudējuši kopš pagājušā mēneša. Mēs droši vien šajā mēnesī vēl vienu pazaudēsim. Bet ne no šīs komandas. Bet vēl no šīs komandas neviens mums nav pazudis. Kā man bija 4 pirms mēneša, tā viņi arī šeit joprojām sēž visi 4 un jebkurā gadījumā šodien noskaidrosim, kurš mums 3. dalībnieks nākamreiz atkal nāks, lai tad cīnītos par palikšanu šeit. Likuma tā tad nosaka jūs klausītāji, kā jau sacīja Anna, tas nozīmē jūs balsojat, un tas, kuram ir labākais, tas tad arī paliek, kas vismazāk balss skaita, tas turpina cīnīties par palikšanu spēlē. Balsošana Twitterī, kā jūs teicat, konts premjerministrs vai arī Facebookā, Es varu būt premjerministrs, sameklējiet un balsojiet visu šī raidījuma laikā, es arī atgādināšu. Šodien mēs tā tad iepazīsimies ar 4 jauniešiem joprojām, tikai šoreiz darīsim tā, ka vispirms par dalībnieku uzskatiem un pārliecību parunāsim to, ko viņi saprot un domā par politiku, demokrātiju un tam līdzīgi. Otrajā daļā savukārt tad žurnālisti vairāk uzdos savus jautājumus konkrētiem spēles dalībniekiem. Tātad profesionāli žurnālisti jautājumi. Vispār šodien viss šajā mēnesī mums iet ap žurnālistiem. Tātad sākam ar pirmo daļu. 4 spēles dalībnieki. Pirmā dāma šodien Alisa Uztračova. Sveicināti. No Rīgas. Jā, labdien! Atgādina Alisa, tātad vidusskolniece, droši pavilks. Vai tev jāpiesēž tuvāk tam mikrofonam droši vien? Jā, droši vien. Jā, vidusskolniece mācās slavenajā Rīgas 1. ģimnāzijā. Iepriekšējā skolā bijusi ir pat skolas parlamenta prezidenta. Dzimtā valoda krievu, pārvalda 5 valodas. Tāds īsts atgādinājums. Labi, Alisa, te tikko runāju par skolotājiem, es dzirdēju, bet par mediķiem parunāsim tad mazliet. Kā zināms, mediķu arotbiedrība un ne tikai ģimenes ārsti veseli virkni tādu prasa mums ministras demisiju. Premjerei vajadzētu ieklausīties un atlaist ministri? Es varētu teikt, varētu mazliet strādāt ar ministri un mēģināt varbūt mainīt to, ka tagad ir, un mēģināt kaut kā pārliecināt. Bet mainīt, man liekas, tas jau pēdējais solis, kur varētu darīt. Ministrs nav vispār, viņa ir slima. Kā lai pārliecina tēt? Slims cilvēks, viņš tomēr kādreiz būs vesels. Tas apsvērums, ko premjerministrs saka, viņi neatlaidīs, kamēr ministri ir slimi, tas ir pareizs? Bet arī, man liekas, pēc likumiem nedrīkst atlaist cilvēku, kad viņš ir slims. Es neesmu pārliecināta, kā tur bija parakstīti tie visi līgumi, bet, ja cilvēks ir slims, tad kādus tur, piemēram, gadu viņi nevar atlaist. Jā, bet premjerministrē jāstrādā, viņas vietā jāpilda arī ministras pienākums, tas ir pareizi. Bet, premjerministrs pēc likumiem arī var pildīt viena ministra pienākumus, un, ja viņi var to izdarīt, tad jā, protams. Latvijā valdība apstiprina Saeimu, kā mēs zinām, vai ne? Prezidents nosauc premjera kandidātu, tad iespējamais premjeras vienojas, ar kurām partijām varētu sastrādāties, izveido ministru kabinetu, un tad valdība ir gatava, ja parlamenta vairākums to atbalsta. Vai pašreizējā kārtība, tavuprāt, ir laba? Manuprāt, jā, viņi ir labi, jo, piemēram, ja balso cilvēki, es neesmu pārliecināts, ka cilvēki varētu izbalsot nevis tos populārākus, bet tos ministrus, kur tiešām būtu labi. Tāpēc, manuprāt, tas, kā apstiprina premjerministrs, tas ir labi. Tagad cilvēki ministrus cilvēki tiešām nekur nebalso. Tas ir taisnība. Mums tātad balso par visu kopumā, par valdību. Jā, es uzskatu, ka tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Prezidents rosina mainīt pašreizējo kārtību. Andris Bērziņš saka, ka sistēma nav laba, jo viņa prātā būtu labi, ja Saeima balsotu tikai par premjeru, bet par ministriem savukārt premjers jau pats izraudzītos, un tur Saeimas akceptojas nebūtu vajadzīgs. Ko tu saki par šādu prezidenta iniciatīvu? Es tam nepiekrītu. Manuprāt, jo vairāk viedokļu, jo labāk ir tīpaši, jo mūsu valsts ir demokratiskā valsts. Manuprāt, ir labi, ka ir vairāk balsu un vairāk viedokļu, kur pēc tam vienojas. Un tālāk notiek jau tikai apstiprināšana. Tā viedokļi, jā, bet es domāju, tādā ziņā viedokļi par ministriem. Jā, par ministriem. Tas nozīmē, tu uzskati, ka ir labi, ka Saeima balso arī par ministriem, vai ne? Es uzskatu, ka tas ir pareizi. Jā. Labi, tik daudz mēs šobrīd ar Alisu esam iepazīstinājuši pirmos jautājumus. Alisa, tātad Uztračova no Rīgas.
Mūsu nākamais spēles dalībnieks Artūrs Krants arī no Rīgas. Sveicināti. Labdien. Studē Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē 2. kursā, ir bijis vairāku jauniešu saeimas deputāts, beidzis Puškina liceja ar sudraba medaļu, saņēmis Rīgas mēru un arī premjera pateicību par izciliem sasniegumiem. Kā tu domā, kas ir izprovocējis tos notikumus Ukrainā šobrīd? Vai tie ir Ukraiņi paši vainīgi, tā ir amerikāņu, Eiropas vaina, Krievija pie visa ir vainīga? Manuprāt, ir divi momenti. Pirmais ir noteikti cilvēku neapmierinātība tieši, ka valstī bija diezgan tāda izplatījušas korupcija un pati pār Janukoviča valdību, bet otrais aspekts noteikti ir arī ģeopolitika, jo Ukraina sadros gan Eiropas un Amerikas, gan Krievijas intereses, un Krievija jebkura gadījumā negribēja pazaudēt tā skaitļa Krimu, jo tur atrodas Krievijas flotes karabāze, un tas būtu tiešām tāds nopietns ģeopolitisks zaudējums. Un tas, kas notiek tagad Austrumu Ukrainā, tas ir Krievijas nemāk visi izteikties iniciēta problēma vai paša Ukrainas problēma? Es teiktu, ka tā ir kopīga problēma. Jo, protams, es domāju, ka tie separatisti vai teroristi, ka viņus apzīmē paškaisoši Ukrainas valdībā, iespējams saņem arī Krievijas atbalstu, taču šis atbalsts saņemšanas fakts nebija pierādīts. Bet otrkārt arī Ukrainas vara pašlaik nespēja nodrošināt vardarbības monopolē šajā teritorijā, un tiešām, manuprāt, labākais risinājums šajā gadam būtu starptautiskā mieru uzturēta ieviešana Ukrainā, pamatoties uz ANO lēmumu. Vai Latvijai ir jābaidās no Krievijas? Nē. Tādā gadījumā vai mums vajag šobrīd pāriem savilkt jostas, lai palielinātu aizsardzības budžetu? Mums jebkurā gadījumā ir tieši jārūpējas par saviem karavīriem, jo viens no viņu uzdevumiem ir mirt par savu dzimteni brīdi, kad tas būs nepieciešams, un ikviena valsts pienākums ir rūpēties par savu armiju. Bet es nedomāju, ka pašlaik esošā situācija ir kaut kā tur izņēmuma situācija, lai mums būtu, tur jāpiešķir, milzīgu finansējumu šā jomā. Bet jāpalielina ir. Jā. Vai tu gribētu kļūt par saeimas deputātu? Kāpēc ne? Kuru partiju no esošām tev ir vistuvākā? Es atbildējuši, ka nevienā. Jo tiešām es jau pēdējos 8 gadus, piedodieties, jau nebūs ne par vienu partiju, jo tiešām es nesaskatīju neviena partijas tādu solījumu, kas man patiktu. Kas nozīmē, ja tu varētu kļūt par deputātu, tev jāgaida cita partijas tapšana? Jā. Labi, tik daudz mums Artūrs Krants no Rīgas. Turpinām spēli. Klausītāji joprojām klausīties, kurš jums šķiet pārliecinošāks, pēc tam varēsiet balsot. Bruno Baks ar pārliecinošu sniegumu palicis spēlē pēc pagājušās mēneša atlases kārtas no Iecavas, 27 gadi, ir bijis skolotājs jau savā karjerā, izveidojis savulaik Iecavas jauniešu padomu, darbojas tajā kā valdes loceklis, ir arī kandidējis vēlēšanās, bijis partijas jaunais laiks biedrs. Mūsu tieslietu ministri palikusi bez pielaides valsts noslēpumam. Līdz ar to daļu funkcijas tagad pārņems arī premjerministri. Viņi mums ir veselības ministri, mums ir tā daļai tieslietu ministri un, protams, arī premjeri. Ministri, pat tieslietu ministri un viņas partija ir pārliecināti, ka Saba, kas izsniedz pielaides, ir iesaistījies politiskajā spēlē, jo ministrei pašai nav ne jausmas, kāpēc viņu uzskata par neusticamu. Vai ministrei ir tiesības uzzināt, kāpēc viņai neizdod pielaidi noslēpumam? Labdien visiem! Tas mazais jaunums man ir 28 gadi. Esam palikt gadu vecāks, paldies. Cik jauns, šoreiz dziedāt nevajag. Par jūsu jautājumu. Manuprāt, demokrātiskā valstī, kurā mēs cienām viens otru, uzklausām viens otru viedokli un arī dzirdam argumentētu kaut vai kritiku, ja mēs gadījumā vai nu neesam ievēlēti vai tikuši tālāk, manuprāt, ir tikai jau ļoti apsveicami, ja viņai šo lēmumu izskaidro. Bet drošības policija to nedara. Drošības iestādes sap šajā gadījumā nedara. Ko darīt? Jo tas man kā līderim liktu saprast to virzienu, kur man vēl būtu labākam, kur attīstīties, ko darīt.
manuprāt, vēlreiz ar visām ieinteresētām pusēm ir jāsanāk kopā un tiešām ir jāizrunā šī lieta, lai sabiedrībai dzirdot šo, es pat teiktu, mazo skandālu, lai nerastos viedoklis, ka atkal mums tur augšā ir kaut kādas nekārtības, ka mēs nevaram viens sarunāt lēmumus un tam līdzīgi. Vai var uzticēties mūsu drošības iestādēm? Manuprāt, jā. Jautājums. Ja var uzticēties, tad pēc kā mums jāzina, kāpēc. Jā, es gribu ticēt, es esmu cilvēks, kas tic cilvēkiem, un es ticu drošības iestādēm. Noteikti. No, tad jau var iztikt bez zināšanām, kāpēc neizdod, vai ne? Ministrs demisiju vajadzētu prasīt premjerministrei šajā situācijā, ja viņi nespēja pildīt pilnvērtīgi kā tieslietu ministra savus pienākumus. Es esmu par citu politiku cilvēku atlaišanā vai pieņemšanā. Ja man pasaka, tev ir jāaiziet vai tu nederi, tad es neesmu varbūt līdz galam realizējis savas iespējas. Es premjeras vietā argumentēti pateiktu tos aspektus, kur būtu labākai, kas pietrūkst, lai tu izpildītu izcili savus pienākumus, ja šī tieslietu ministra to nespēja izdarīt. Nē, viņa nevar izdarīt, tāpēc, ka viņa nav pielaida. Līdz ar to daļu no pienākums nāks darīt pašai premjerministrei. Piekrītu, bet tas atkal ir diskusijas jautājums. Manuprāt, kādā no pusēm ir iztrūcis komunikācijas aspekts. Ja viņi ir abi profesionāļi, abi tomēr ir leģitīmi ievēlēti un pilda savus pienākumus, neargumentēti aizslēgt durvis valsts noslēpumam, ja tas traucē maniem tiešiem valsts pienākumiem, ir diezgan tā. Bet tā kā šobrīd nav noslēpums, tad lai viņi turpina darbu tā pa pusei. Viņai ir jāturpina darbs maksimāli atbildīgi un kvalitatīvi, vadoties no pašreizējiem apstākļiem. Vai Latvijā vajadzētu atļaut legalizēt viendzimumu laulības, tavuprāt? Man iekšējā pārliecība ir tā, ka es pats esmu par tradicionālo laulības modeli, jo es ticu Dievam un ticu vērtībām, bet es esmu atvērts dažāda kontingenta sabiedrībai un, teiksim tā, lai pasludinātu, kā tas ir aizliegts, es nebūtu tik kategorisks. Bet atļaut laulāties? Pie zināmiem apstākļiem noteikti. Pie zināmiem apstākļiem. Labi, nepratināšu tālāk. Mūsu pēdējais šīs spēles dalībnieks šodien Armāns Aivo Astukevičs no Ventspils. Labdien, labdien! Arī vidusskolēns, darbojas Ventspils jauniešu domē, ir bijis jauniešu saeimas dalībnieks, darbojas skolas pašpārvaldē, arī Ventspils domas jaunatnes lietu komitejā. Eksperti ir viensprāts, ka pēc dažiem gadiem Latvijā trūks akūti strādnieku, proti darba roku. Un, ja mēs gribēsim, lai kāds mūsu veikalā vispār apkalpo, vai kāds nopelna pensiju, tad būs jāievada viesstrādnieks. Ko saka par šo, kādai vajadzētu būt valsts politikai šajā sakarā nākamajos gados? Nesen arī citur ir bijusi šī diskusija par imigrantiem un migrāciju. Es uzskatu, ka Latvijas politikai ir jābūt atvērtai migrācijai. Jautājums, vai sabiedrība tam ir gatava. No? Un, tas jautājums, vai sabiedrība ir gatava tieši trešo valstu pilsoņiem, kas nav Eiropas Savienībā. Pagaidām es neredzu citu risinājumu. No? Un, mēs redzam, kāda ir mūsu demogrāfija, un viņi nepalielinās, ir pietiekama augsta mirstība, viņi ir lielāka nekā dzimstība, un mēs lēnām paliekam mazāk. Mēs tagad jau esam zem 2 miljoniem. Tā ko valdībai vajadzētu lēnā garā skaidrot, kāpēc atvērst tirgu? Noteikti vajag skaidrot, noteikti vajag diskusiju, noteikti vajag saprast, kā mēs to darām, jo mēs to nevaram darīt haotiski. Tagad jau noteikti ir jāplāno tas, kā mēs to varētu darīt un kas būtu tie efektīvākie līdzekļi. Labi. Vai Latvijas ministriem vajag palielināt algas, kā saka finanšu ministrs? Es grūti teikt. Noteikti pie šīs situācijas, kad tik daudz cilvēku dzīvo praktiski pie nabadzības robežas, es pieņemu, ka sabiedrība to nesaprastu. Es pieņemu, ka Latvijā ir viens no zemākajām ministra algām, bet šī ziņā tas nav arguments. Es vairāk liecos uz nē, bet... Labi, tas nozīmē, kurā partijā tu iestātos, ja tev būtu iespēja? Jā, pašlaik arī, es esmu bijis vienās vēlēšanās, es esmu bijis Eiropas parlamenta vēlēšanās, un beigās man bija jāizvēlās tomēr no mazākā ļaunuma,
kaut kādā ziņā nav nevienas tādas partijas, kur ideoloģijai es pilnīgi piekrītu, arī lasot programmas, bet tādā ziņā, ja man jāsaka, tad man tuvākā tomēr ir vienotība. Viņa beigās šos pēdējos gadus ir bijusi pie varas, un es vairāk sliecos uz tādu labēju centrisku politiku. Rudenī arī par viņiem balsos? Nevar garantēt. Nevar garantēt. Vai mums, Andi, ir jādodas uz priekšu, tālāk žurnālistu jautājumiem, vai ne? Paldies jums par pirmajiem iepazīšanās jautājumiem. Tālāk, kā jau es teicu, mums būs žurnālistu jautājums. Atgādinu, klausītājiem ir iespēja šobrīd balsot. Izmantojiet iespēju. Jūs esat dzirdējuši tātad mūsu 4 dalībnieks. Dodieties uz Twitter, sameklējiet kontu premjerministrs vai Facebookā. Es varu būt premjerministrs, nobalsojiet, kurš no 4 jums šķiet vispārliecinošākais. Jūs vārdus uzvārdus vēlreiz šeit redzat. Mēs tagad dodamies nākošajā kārtā šajā mūsu šīsdienas spēlē un klausāmies žurnālistu jautājumus, profesionālu žurnālistu jautājumus. Sākam ar Jānu Gestu, vai ne, no Latvijas televīzijas, lai būtu mums dažāda kārtība. Tad Bruno arī pirmais jautājums priekš viņu. Bruno, uzskati, ka izglītībai ir jābūt valsts attīstības pamatam, sakot, ka sakārtosim izglītību un dzīvosim laimīgā valstī. Arī pats skolo jauniešus un uzsver, ka tieši skolotājs ir tas, kuram jāveido cilvēks. Nosauc lūdzu 3 lietas, ko tieši darīt, lai mainītu izglītības sistēmu un kuras jau pats esi kā pedagogs iedzīvinājis, lai bērni augtu par cilvēkiem. Paldies liels par jautājumu. Atkal šīs 3 lietas, līdzīgā Goldmanim 3 punkti. Pirmā lieta noteikti ir pedagoga profesija jāpadara par prestīžu profesiju. Tātad ir jābūt konkursam, vismaz 8 cilvēkiem uz vienu vietu. Tātad līdz ar to, ja šī profesija ir prestiža, būtu ļoti jāpalielina pedagogiem atalgojums, bet piebildīšu nelineāri. Ir jānodefinē, tātad jau otrā vieta, pārējiem no atalgojuma par otro lietu, jānodefinē skolotājiem profesionālās darbības kvalitātes kritērija. Tātad, ko mēs sagaidām no 21. gadsimta izglītības? Piemēram, skolotājs darbā izmanto modernās tehnoloģijas, skolotājs... Piemēram, varbūt daudz. Jā, piemēram, ir daudz. Un trešā lieta, tā ir nojaukt kaut vai psiholoģiski tās barjeras, kas ir pat labam skolā. Tad atkal, piemēram, stunda ir tikai 40 minūtes, es nedrīkstu palūgt 20 minūtes papildus laiku, jo bērnam sākās nākošā stunda. Strādāt pa blokiem, izglītību plānot nevis 40 minūšu ietvaros, bet, piemēram, bioloģiju mēs mācāmies mēnesi vai nedēļu, un tad bērnam ir vieglāk pārslēgties uz nākošo priekšmetu. Tas ir par elastību. Un ko es esmu pats darījis? Lai mainītu izglītību, es pirmkārt sāku ar savu mācāmo priekšmetu ar vizuālo mākslu. Es nojaucu stereotipus par to, kas ir māksla. Es radīju ticību bērniem, ka visi var, ja tikai viņi grib, Jo būs jāatstāj uz nākšā reize, jo mums laiks ir ierobežots. Paldies, tik daudz. Runā par šo pirmo atbildi Armandam, mēs varētu nākošo Jāņa Gestas jautājumu. Armand, tu uzsveri, ka pats galvenais ir veidot labu politikas kultūru, proti cienīt vienam otru un pildīt solīto. Viens no taviem solījumiem ir stāstīt taisnību un nemelot. Vai tavuprāt, sabiedrībai ir jāzina viss, par ko nāks lemt politiķiem, un kuras būtu tās lietas, kas jāpatur slepenībā? Noteikti es pieņemu, ka nedrīkst stāstīt visu. Tomēr ir kaut kāda valsts noslēpuma, kas ir valstī svarīgi, ko tiešām varbūt tās visiem nevar atklāt, jo pieņemsim tāpat aizsardzību, valsts aizsardzību, ko, ja mēs stāstam visiem, tad to uzzina arī mūsu kaimiņi un var izmantot pret mums. Bet, sākot ar visu to, kas ir, piemēram, kā tiek pieņemt likumi, kāds ir, piemēram, partiju viedoklis, un tiešām pateikt, vai tad tiem pedagogiem būs tie miljoni vai nebūs priekš tām algām. Man liekas, tādas lietas ir skaidri, vajag definēt, lai tomēr cilvēki var izvēlēties, par ko tad viņi ir gatavi balsot, ko atbalstīt. Īsāk neiesim priekš tālāk Alisei jautājums no Jāņa Gestas. Alise, tu uzskati, ka jāaudzē konkurētspējīga paudze, lai palielinātu augsti izglītotu profesionāļu daudzumu Latvijā. Vai tas nozīmē, ka atbalsta arī imigrāciju, lai Latvijas darba tirgumu piesaistītu zemāk kvalificētu darba veicējus? Es uzskatu, ka tas ir pareizi konkurētspējīga paudze, jo tieši tas arī palielinās to
līmeni, kurā viņi būs izglītoti. Bet es uzskatu, ka tas varētu būt, ka mēs runājam tagad par Latviju, un ka tieši padarīt Latviju labāku, tāpēc es uzskatu, ka tiem cilvēkiem arī jābūt no Latvijas latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem. Un mana ideja galvenā bija tieši, kā pēc kādiem, piemēram, 20 gadiem, tas ir tāds cipars, kuru nevar nekā izvērtēt, apmēram pēc kāda laika, lai tie cilvēki izaugtu paši par profesionāļiem. Labi, iesim uz priekšu. Šeit pārāk nekavēsimies. Mums pēdējais jautājums šodien ir vēl no Jāņa Artūram Krancam. Artūr, tava ideja Latvijā ir genoterapijas attīstīšana. Pats tomēr esi izvēlējies apgūt tieslietas. Cik ļoti tu pats tici savai idejai, ja esi izvēlējies apgūt profesiju ar daudz prognozējamākām karjeras izaugsmas iespējām? Paldies par jautājumu. 2011. gada es izvēlējos par savu zinātniskā pētnieciskas darbas tēmu tieši genetisku manipulāciju, tiesisku regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā. Un es tiešām tā dziļi pētīju šo tēmu un nonācu arī pie diezgan bēdīgiem secinājumiem, ka Latvija vismaz likuma ziņā ir daudz trukumu un to ir jāpilnveido. Bet kopumā man šķiet, ka tieši genoterapijas preparātu rašana spēj pacelt gan sabiedrības veselības līmenī, gan jā. Mēs pirms mēneša tur runājām, tu tici šai lietai. Jā, galvenais ticēt. Galvenais ir ticēt, labi, tik daudz ar to. Dodamies uz priekšu, mums ir nākošais žurnālistu jautājums. Mums ir Madara Fridriksona no portāla Delfi, tātad šodien pārējiem uz internetu mediju. Es domāju, mēs sāksim šoreiz ar Armandu, mēs varam sagatavot jautājumus no Madaras Armandam jautājums. Elektroenerģijas tirgus atvēršana draud ar tarifu kāpumu mājsaimniecībām. Kādus kompensācijas mehānismus jūs piedāvāsiet? Jā, šis temats jau pirms kāda laika bija pacelts, un tagad arī, kad tika atlikt šī atvēršana, šis temats arī kaut kā ir noklusis, bet es domāju, ka pats svarīgākais ir nodrošināt to, lai cenas nekāpj tiem cilvēkiem, kas ir tiešām maznodrošinātie, kam tiešām tās mazākās algas, tās ir daudz bērnu ģimenes. Kāps jau, tarifs kāp visiem, kā kompensēt? Es pieņemu, ka varētu būt kaut kāds nodokļu kompensācijas mehānisms vai arī attiecīgi kaut kādi divi tarifi elektroenerģijai. Brīvajā tirgu nevar būt. Tur ir kurš brīvais tirgus. Tur nevar nekādu tarifu citu noteikt. Es saku, tad no valsts kaut kā vai no pašvaldības tiešām kompensēt tās bet kā nav nejausmas, ja? Pašlaik neesmu domājis. Labi, ejam uz priekšu. Alisai jautājums no Madaras. Esot valdības vadītāja amatā, jūs regulāri saņemat ielūgumus uz dažādu firmu pasākumiem, piemēram, lai atklātu jaunas ražošanas iekārtas. Pēc kāda principa izlemsiet, kurus ielūgumus pieņemt un kurus ne? Es pirmkārt izvērtētu, kuri no viņiem ir svarīgāki tieši cilvēkiem, kur dzīvo manā valstī. Jo tas iestādes, kur tiešām palīdz un nav domāti varbūt skaistumam vai izklaidēji, tie būtu pirmā vietā. Un tādas jau skatītos pēc laika, vai man ir palicis laiks, un ja ir palicis, tad, protams, es varētu mēģināt apmeklēt visu. Ja ne, tad pirmā vietā būtu tas, kas ir svarīgs cilvēkiem. Labi, Malis atbild man šķiet diezgan konkrēti. Dodamies uz priekšu Artūram, nākošais jautājums tad no Madaras Fridriksonas. Lauksaimnieki ir sašutuši par gaidāmo zemes kadastrālās vērtības pieaugumu, kas nozīmē arī lielākus nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus. Vai uzskatāt, ka ir pieļaujami izņēmumi un lauksaimniecības zemes kadastrālo vērtību varētu arī necelt? Ja es būtu premjeras, lauksaimniecība noteikti būtu viena no maniem tieši prioritātēm. Es domāju, ka būtu jātaisa izņēmumu. Jo tiešām arī pašlaik lauksaimniecībā atrodas diezgan tāda bēdīga situācija. Izņēmums kam? Tieši attiecībā uz lauksaimniekiem. Tas ir ko? Necelt vērtību kadastrālo? Jā. Vērtība ir atkarīga no tā, ko piedāvā tirgus. Vai mēs varētu tirgu kaut kā izņēmumā iekļaut? Ja tas svarīgi priekš valsts, tad jā. Nu labi, ejam priekš. Bruno, jautājums no Madaras.
Izskatot valdības sēdes darba kārtību, jūs secināt, ka būs jālemj par zemes gabalu nodošanu privatizācijai jūsu tuva drauga firmai, vai atstastīsiet sevi no šī lēmuma pieņemšanas? Paldies par jautājumu. Atbilde man būs balstīta uz to, ko nesen izdarīja arī mūsu premjere. Pilnībā atteicās virzīt Saeimā tālāk šo jautājumu, kurā bija iesaistīts viņas dēls. Es tieši tāpat arī darītu. Es atteiktos, lai nekādā gadījumā neatrastos interešu konfliktā. Vai tu varētu pateikt, kas par firmu Saeimā? Kas par firmu Saeimā? Kādu firmu tad uz Saeimu nevirzīja premjerministrs? Tad, ko pieminēja šādu faktu? Firmas konkrēto nosaukumu neatceros, diemžēl. Un par ko ir runa? Par... Diemžēl arī. Labi, pie tā mēs arī paliekam. Tik daudz mēs esam dzirdējuši atbildes no mūsu 4 dalībniekiem, kas attiec uz Madaru Friedrichsonu. Tad esam izgājuši avīzi, televīziju, pēc tam esam bijuši pie portāla. Tagad mums ir rādio. Mūsu kolēģis Uģis Lībietis arī ir sagatavojis jautājumus, vai mēs varētu sākt reiz ar Artūru. Uģis Lībietis Maltijas radio Artūram, pirmais jautājums. Enerģētika ir viens no faktoriem, kas ietekmē ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas Savienības ārpolitiku. Baltijas valsts, īpaši Latvija, ir uzskatāms par enerģētiski visvairāk atkarīgākajām Eiropas valstīm. Kā jūs vērtējat ideju par Eiropas enerģētikas savienības izveidi un kādi būtu jūsu ieteikumi Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai? Miniet arī faktorus, kas šādu neatkarību kavē sasniegt. Tad man atbildes sastāvs no 2 daļām. Pirmais, es atbalstu šādu priekšlikumu. Otrkārt, attiecība, es tiešām nezinu. Tev jāvērtē. Vairāk arī nevar neko pateikt, ja? Nevaru. Labi. Uģi, tev būs jāpaciešās, mēs klausīsimies tikmēr, viņš apdomās līdz nākušai reizei. Tikmēr mēs klausāmies Uģa jautājumu, Bruno mums atbildēs. Nākamā gada pirmajā pusē Latvija būs Eiropas padomes prezidējošā valsts. Kā jūs vērtējat pašreizējās Latvijas izvirzītās ārpolitikas prioritātes prezidentūras laikā un kādus jautājumus jūs vēlētos īpaši aktualizēt? Paldies par jautājumu. Godīgi teikšu, ārlietu ministrijas prioritātēm neesmu vēl iepazinies, bet tas, kas būtu noteikti jāakcentē, būtu vienotās Eiropas Savienības saglabāšana. Tiešām būtu jāakcentē jautājums par atsevišķu valstu, teiksim tā, savienību slēgšanu vai vispār mēs nepakļaujam šo savienības moduli riskam. Un otrs, ko es vēlētos par trešās pasaules valstu iedzīvotāju ieceļošanu Eiropā, kas nākotnē varētu notikt diezgan masveidīgi Eiropā. Kā mēs varētu aizsargāt iekšējo valstu tirgu? Labi, iesim tālāk. Armandam jautājums no kolēģa. Pēdējo 2 gadu laikā Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecības ir bijušas praktiski iesaldētas. Taču Ukrainas konflikta kontekstā Baltkrievijas nozīme reģionā atkal ir pastiprinājusies. Kā jūs redzat turpmākās Latvijas attiecības ar mūsu kaimiņu valsti Baltkrieviju un tās lomu Eiropas Savienības austrumu partnerības programmā? Jā, arī redzot, kad ar konfliktu Ukrainā arī Baltkrievija un tā skaitā Lukašenko ir pietiekami manām noraizējies, man tā liekas, jo uztraucās par to, ka viņi varētu būt Baltkrievijā varbūt nākamā, ko Krievija mēģinātu, tieši godīgi okupēt. Un tāpēc man liekas, Baltkrievija tuvākajos gados varētu izvēlēties tādu vairāk eiropeisku kursu un uzskatu, ka arī Latvijai kā vienai dalībvalstī, Eiropas Savienības dalībvalstī, kas, pietiekami nesen ir iesaistījusies Eiropas Savienībā, arī būt viena no tām valstīm, kas atbalstītu Baltkrieviju iespējams partnerībai un nākotnē iespējams pat Eiropas Savienībā iestāties. Lukašenko nebūtu jānomaina Baltkrievijā? Tur tieši tā, tur ir jābūt pietiekami lielām pārmaiņām, viņam jākļūst tiešām par demokrātisku režīmu. Tas ir ļoti ilgs process, tas nenotiks noteikti nākamos 5 vai 10 gados, bet ilgtermiņā. Es ļoti liels optimists, Armand. Es ceru. Labi. Mums ir pēdējais jautājums no Lībieša Alisei.
Pirms neilga laika intervijā neatkarīgajai Rīta avīzei premjerministra Laimdota straujumi izteicās, ka gadījumā, ja viņai būtu iespēja tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, viņa neslēptu savas domas par situāciju Ukrainā. Kāds ir jūsu viedoklis par Ukrainā notiekošo un ko Krievijas prezidentam teiktu jūs? Pirmkārt, es uzskatu, ka tas vispār ir pilnīgi nepieļaujami mūsdienās vienkārši, kas tur notiek. Jo, manuprāt, viss bija jārisina ar diplomātiju, nevis ar karaspēku ieviešanu. Tas ir pats no sākuma. Un droši vien pirmais, ko es teiktu Krievijas prezidentam, būtu, lai viņš pirmkārt vairs nekad neko tādu nepieļautu. Tas būtu lūgums, kurš, protams, es nezinu, vai to izdarītu, bet tomēr vienkārši domāt par cilvēkiem, kuri tur dzīvoja un dzīvo joprojām. Bet, tev būtu lūgums neatkārtot. Jā, tas būtu, bet ko es citu, ja es tiktos tikai personīgi, ko es citu varētu pateikt, tikai lūgumu. Labi, paldies Alisei. Tādi mums ir 4 dalībnieki, kurus mēs esam daudz dzirdējuši šīs pusstundas laikā. Es ceru, ka klausītāji ir izdarījuši savu izvēli. Jums vēl ir iespēja kādas minūtes laikā balsot, dodieties vēl uz Twitter premjerministrs vai Facebookais, varbūt premjerministrs nobalsojiet, kurš no šiem 4 jums šķiet pārliecinošākais premjers. Mēs esam šobrīd sazvanījuši vēl vienu žurnālistu, tā kā mums nav bijis tad Atis Rozentāls no laikraksta Diena mūs ir klausījies cītīgi, un es ceru izteiks savu verdiktu, kurš ir labākais premjers, Ati. Jā, es ceru, ka mani dzird. Dzirdam. Sveicināti visi 4 premjeru kandidāti un visi pārējie aiti. Tu biji sagatavojis ļoti daudz cilpu, un šie 4 kandidāti šajās cilpās nemitīgi iekrita. Un tas, kas ir jāsaka, ka acīm redzot arī par šādām spēlēm, šis ir ļoti labs rūdījums tādā nozīmē, ka var vingrināties, no kuras puses var negaidīt pielabīties jautājums, kuram cilvēki nav gatavi, jo šādi jautājumi bija visiem 4, un visi 4 arī pa brīdim šajās lamatās ievēlās. Tā pašā laikā man bija ļoti interesanti klausīties viedokļus par notikumiem ir visiem, pat vieniem vai otriem notikumiem, un tomēr, protams, ka cilvēkam, kas ir politikā, ir jāprot reizēm pateikt kaut ko, nepasakot neko, vai pateikt kaut ko šķietam pārliecinoši, līdz galam nepasakot savu viedokli, bet tāda konkrētība un tāds varbūt tāds taustāmāks vai pārliecinošāks skatījums uz lietām man dažās atbildēs pietrūka brīžiem gan Armandam, kaut gan es, protams, novērtēju to, ka cilvēks no Ventspils visai valstī paziņo, ka ir balsojis par vienotību, tas, protams, ir drosmīgi, bet man likās, ka arī brīžiem Bruno iekrita jautājumu lamatās un arī brīžiem mēģināja aizpeldēt no jautājumiem. Alisei, manuprāt, ir vēl jāaudzē muskuļi un zināšanas, jo tur arī brīžiem likās, ka vēl tā pārliecības spēka nav tik daudz. Es esmu pierakstījis tādas frāzes, neesmu pārliecināta. Liekas, ka uz šī fona es šodien visticamāk, ka no 4 izvēlētos Artūru Krancu, kurš arī iekrita lamatās bez šaubām un beigās pavisam iekrita ar kadastrālo vērtību, bet tomēr man likās, ka šis izsvērtums un atbilžu, teiksim tā, man vismaz sākuma daļā, varbūt beigās drusku nolūza, bet sākuma daļā man tas likās simpātiski, un tāpēc viņš ir šodien mans favorīts. Paldies, Atim, jā. Tā tad mums Arturs ir saņēmis imunitāti. Man jāatzīst atklāti, es arī būtu viņam devis imunitāti. Tas vienīgā piebilde no manas puses tev būtu, tad, kad tu saki, ka tu nezini, ka jāpadomā, tur būtu. Vai vienmēr var atbildēt, mēs tulītās apsvērsim, vajag izsvērt visus argumentus, un tādu tu nevar uzreiz atbildēt gatavu atbildi uz jautājumu, kurš ir tiešām sarežģīts. Es domāju, tas attiecībā uz enerģētiku tas bija grūts jautājums, man ir jāpiekrīt. Ko? Man šķiet, mēs esam pie rezultātiem. Tad Dalis saņēmis visvairāk balsis ir. Otrajā vietā mums ir Bruno. Trešajā ir Arturs.
Tad te ir Armands. Armands ir palicis mums šoreiz kā pēdējais uz izkrišanu. Nu, ko lai dara? Būs iespēja sev vēl pierādīt. Nākošajā reizē būs iespēja tikties šeit atkal šajā reizē. Es saku jums paldies par atnākšanu, par piedalīšanos. Ar Armandu tiksimies atkal nākamajā reizē ar pārējiem nākamajā mēnesī savukārt. Jā, un paldies visiem, kas neapšaubām arī balsojuši mums internetā. Jā, konkurss kopā ir Delfi un jaunatņu darbībā. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4 5 LV Domnīcā. Tu klausies 5 LV.